tikai mēģināšanu. Jā, tātad es saprotu, ka jūs šeit esat pulcējušies 100%, jo vakar nakts trasē neviens nav palicis. Mani sauc Mārcis Krasteņš, es pārstāvu Tautas partiju. Pirms tam es esmu bijis izglītības satura un eksaminācijas centra vadītājs, tā kā es pieļauju, ka daži no jums ir saņēmuši centra izdot certifikātu ar jūsu eksāmenu novērtējumu. Domāju, ka jums visiem ir bijis pamatā A vai B līmeņi. Jā, bet varbūt tiešām, ja mēs runājam par to programmu, un es domāju, es varbūt īsi tā padomāju, ko jums pastāst, jo kas ir attiecībā uz mūsu Tautas partijas programmu, tad šogad viņi vispār kopumā aptver 65 lapspuses, un es domāju, ka katram, kam interesē, viņš ar to var iepazīties, bet kas attiecās uz izglītību, es varbūt parādīšu mazliet savādāk aspektā, kā mums liekas tā kopējā situācija. Un ja mēs paskatāmies visas trīs šīs pakāpes, pamatizglītību, vidēju izglītību, augstāku izglītību un arī darba tirgu, tā mēs redzam, ka tie procenti, kas tur šobrīd ir minēti, tas ir tas, kādā veidā skolēni, studenti migrē un iet darba tirgu. Un tas nozīmē to, ka viens no svarīgākiem mērķiem, kāpēc vispār izglītībā vajag investēt, tas ir tas, ka visvērtīgākā lieta ir cilvēks. Pat ne lieta, bet tas ir visvērtīgākais, kas mūsu valstī ir. Un tieši tāpēc gan Nacionālais attīstības plāns, gan arī mūsu programma runā par to, ka cilvēkam ir jābūt pirmajā vietā. Un tas ir prioritārs pāri visam, un tāpēc izglītībā ir tieši svarīgākais, kāpēc arī mēs uzskatām, ka tur jāiegulda pēc iespējas vairāk resursu. Un kas vēl ir būtiski, ka patiesībā šeit divi jautājumi. Pirmais, ka tomēr mēs redzam, ka mēs tērējam pietiekami daudz izglītībai salīdzinot lielos skaitļos. Taču ir skaidrs arī tas, ka nekatreiz šīs finansējums, kas ir izglītībā, ir pietiekami efektīvs. Un bieži nereti novērot situāciju, ka nauda tiek palielināta, bet tas efekts un rezultāts, ko mēs sagaidām izglītības, viņi, teiksim, īsti nav. Un līdz ar to šeit ir tas jautājums, ko mēs uzskatām, ka tomēr ir jāattīst jautājums par to, ka nauda seko skolēnam, studentam, un būtībā uz šīs bāzes šis finansējums būtu jāpalielina. Tas ir tīri no tādā finansējuma. Kas attiecās uz saturu, tad mēs redzam šobrīd to, ka, teiksim, pamat izglītībā notiek pamatā lielākā daļa procentu skolēnu iet uz vidusskolu vai profesionālu izglītību. Tas ir apmēram šī attiecība ir 1:3, un ir skaidrs tas, ka mēs uzskatām to, ka nākotnē šai vidējai izglītībai ir jābūt obligātai. Jo, kā mēs redzam arī pēc nodarbinātības datiem, ka tie 5%, kas aiziet darba tirgu, pamatā, kas ir varbūt nesekmīgi un visi pārējie, viņi jau nākotnē mums patiesībā nevis palīdzēs valstī attīstīties, bet zināmā mērā būs sloks budžetam un ar viņiem tāpat būs jāstrādā. Un tieši tāpēc ir šis lieta, kad nepieciešama tomēr šī obligāta izglītība, lai mums uz to ir jāiet, lai tomēr pēc iespējas vairāk cilvēku būtu konkrēti spējīgi. Kādi ir tādi instrumenti vidējā izglītībā? Un patiesībā ir skaidrs, ka šeit ir vajadzīgs 3 kopējās lietas. Viena lieta ir jābūt kabineta aprīkojumam. Bet viena ar kabineta aprīkojumu ir par maz, ir jābūt skolotājiem, kas māca. Un tieši tāpēc šeit ir patiesībā mūsu piedāvājums ir sastāv no vairākiem blokiem. Viens bloks ir, teiksim, tas, ka kabineti ir jāaprīko, bet otrs, ka ir ļoti svarīga lieta pedagogu tālāk izglītībai. Un trešā lieta, kas attiecās tieši uz skolēniem, es uzskatu, ka tomēr šis profesionālās orientācijas jautājums ir ļoti svarīgs, kas ir jāattīst, jo, kā mēs redzam, it kā izskatās skaisti, 2/3 aiziet uz vidusskolu un pēc tam 1/3 profesionāla izglītība. Bet patiesībā tas nozīmē bieži vien tas profesionāls izglītības imidžs ir tāds, kur no jums būtu gatavi, teiksim, kur no jums ir koledžā studējuši vai, teiksim, kādā profesionāla izglītības iestādē. Patiesībā 1 tikai, 2, teiksim. 3 cilvēki no potenciāliem līderiem ir būtībā gājuši tikai ar to sistēmu. Bet savukārt ideālā gadījumā profesionālās skolas tad dod ko? Profesionālās skolas dod iespēju iekļauties saulēcīgi darba tirgu, un tas absolūti neierobežo skolēnu studēt tālāk, ja viņš to vēlās. Ja, un šeit patiesībā ir tā lieta, kas ir tā buferu zona. Savukārt, ko var darīt vidusskolnieks pēc vidusskolas beigšanas? Teiksim, ja viņš aiziet tie 22%, kā mēs redzam, aiziet darba tirgu, kāda reāli viņi, teiksim, kāda jūs redzat viņa konkurences iespējas? Ja, savukārt, ja šie 22 savlaicīgi būtu gājuši profesionāla izglītība, varbūt šobrīd viņi iegūtu laiku apdomāties, varbūt viņi nebraukt uz Zīriju, varbūt viņi paliktu šeit pat uz vietas.
Un līdz ar to tie visi mehānismi kopums, ko mēs savā programmā piedāvājam, patiesībā ir vērsti uz to, lai attīstītu bāzi, būtu skolotāji, kas māca, un lai arī padomātu, kādā veidā šo visu situāciju mainīt. Un ja mēs vēl padomājam vēl dziļāk, kas varbūt nav tieši programma akcentēts, bet kas patiesībā vienalga, kuram būs jādomā, ir stāsts par to, kādā veidā tad skolēns var zināt, ko tad viņam darīt. Un ja mēs runājam par to, ka eksakto zināšanu līniju mums ir jāattīst, teiksim, ja es uzdot jums jautājumu, sakiet, lūdzu, kādas ir iespējas cilvēkam, kas iegūst ķīmijas izglītību tālāk strādāt darba tirgu? Var variants pasaukt? Kāds lūdzu? Grindevits, vitamīna grindeks. Labi, vēl varianti? Jā, vēl? Rīgas ūdens. 4. Labi, bet tas ir uzņēmumi. Uzņēmumi labi, bet profesijas, teiksim, nu? Ķīmiķis. Labi. Ok. 6 varianti bija, ja? Ko var darīt jurists? Jā. Ko var darīt žurnālists? Jā. Un redziet, šeit patiesībā ir vēl viens jautājums patiesībā par to, kāpēc, kādā veidā, kāda būtībā vispār izvēle vidusskolu beidzot un pamatskolu beidzot. Un kādā veidā vispār šo izvēli strādā. Tas patiesībā vēl globālāks jautājums nekā vienas partijas pamatprogramma. Ja tas viss ir vērsts uz to, ka patiesībā ir jādomā par šo izglītību kontekstā nodarbinātību. Reizēm man pašam rodās sajūta, ka runā ar uzņēmējiem, runā ar izglītības pārstāvjiem. Tas ir tādas auditorijas. Paldies par īso izklāstu. Varbūt ir kādi jautājumi saistībā tieši ar te. Patiesībā, ka nav pareizi runāt par skaits, kas tiek apmācīts. Es gribētu teikt, ka viņi ir pietiekami. Jautājums cits, kāpēc šis pedagogs, kam ir pedagoģiska izglītība, viņš neiet uz skolu. Kāpēc? Viņš jau 12 gadus mācījies. Un viņš neiet uz skolu, teiksim, es gribētu teikt, ka viņš patiesībā ne jau arī dēļ varbūt tik daudz kā algas, dēļ prestižu. Prestižu pēc? Nē, teiksim, piemēram, situācija, Es vienkārši baidos, ka es šobrīd esmu uzurpējis kaut kādu runāšanas vārdu. Es gribētu varbūt, jo tā ir tā diskusija, kur mēs varam, bet, jā. Pedagogu prestižu vēl. Jā. Par to pedagogu prestižu tā, teiksim, cik man gribētu būt par pedagogu, ja teiksim, Tik daudz. Kādu algu jūs gribētu? 3000. 3 minūtes. 500 pa slodzi varētu būt normāli. Labi, es pavaicāšu savādāk. Kāda, teiksim, cipars mums būtu jāmaksā par to, lai es iet uz skolu strādāt? Kur vecāki uzskata, jūs par, teiksim, ka primārais nevis skolot, kur, teiksim, sabiedrības attieksme tāda, ka, pedagogs ir tāds, kas, mūžīgi ar kaut ko ir neapmierināts. Skola, kurā, teiksim, ir ieplēsājušas sienas. Nē, es pārspīlēju mazliet, bet es vienkārši to proporciju parādu, ja? Un būtībā, patiesībā, kuras, teiksim, bērni nemīl. Es domāju... Es studēju pedagoģiju un es zinu, ka tas nav faktors, kas ietekmē. Mums vien nav gars, ka jāveido jauno paudzi. Un ja mums pietiktu ko ēst, mēs visi ietu. Jo tur jau ir tas, par ko arī bija diskusija, par to, kādas ir perspektīvas nākotnes izvēle, kādas ir karjeras iespējas skolā un kādā veidā arī vajadzētu attīstīt, teiksim, šos ekonomiskos principus attiecībā arī uz izglītības sistēmu. Teiksim, labi aizies uz skolu, rūpēsies par bērniem. Cik tas gatavs vienkārši pedagogs nostrādāt skolā? Pēc būtības, tu esi jauns cilvēks, tu aizies uz skolu, cik tu esi gatavs bez pārmaiņām kaut... Ja es teiksim, ja es varu izdzīvot to algu, kāda man ir. Un ja es jūtu, ka tā ir man vieta, man liekas, tur varētu visu mūžu nostrādāt. Bet tev negribētos, teiksim, kaut kādu karjeras attīstību? Es domāju, ka tā karjeras attīstība arī ir tur, kad es veidoju tos bērnus. Un tas ir vislielākais gandarījums, ka es ieraugu, ka viņi pēc gadiem atnāk un var pateikties man par to, ka es esmu to posmu kaut kādu viņiem ielicis. Valsts prezidents. Labi. Viens komentārs uzreiz par šo. Kāpēc es domāju, ka pedagoģijā strādājot
cilvēks neattīstās. Jo, man liekas, tas ir tāds vecmodīgs uzskats, ka matemātika, kas tika mācīta 80. gados, ir tāpat jāmāca vēl šobrīd. Tīri normāla praksa ir, ka studija nē, bet skolēnu programmas, mācību programma tiek pilnveidota. Līdz ar to, ka no skolotāja tiek prasīts vairāk, un skolotājiem ir jāturpina izglītoties arī strādājot par skolotāju. Un tad tā karjera jau visu laiku ir tā kāpšana, jo tu visu laiku pilnveidojies. Tieši tā, bet tur jau mēs runājam par to... Tad jau var strādāt ilgi, ja tur ir attīstība. Tas ir atkarīgs no personības. Tas ir atkarīgs no personības. Tas ir viens, ja skolā strādā tie, kas patiešām, ja visās skolās strādā visi tie, kam pēc būtības būtu pedagoga talants, tā būtu savādāk. Šobrīd tā situācija ir ļoti dažāda. Un šeit ir jautājums patiesībā par to, ka šeit aiziet instrumenti par to, kādā veidā to profesionālu kvalifikāciju veidot. Viena lieta ir tīri pakāpšanās pa karjeras trepītēm, kur ir piesaistīta algai. Nu, teiksim, skolotājs, vecākais skolotājs, eksperts, kurš piedalās, teiksim, jau valsts līmeņa kaut kādos projektos, ja? Un otrā lieta ir šis saucamais darba vidas veidošana, profesionālā kvalifikācija, kabineta aprīkojums un vesela rinda pārējo faktoru. Bet kā galveno argumentu, kāpēc, teiksim, pedagogam, kurš ir pabeidzis mūsdienīgu pedagoģisko izglītību, aizved skolu ar entuziasmu, pēc tam viņš vienkārši pastrādā gadu un iet prom. Galvenais tāpēc, ka vēl tā sistēma, viņa strādā tā, ka nav iespējams realizēt tās idejas, tās teorētiskās pieejas, ko māca mums mūsdienu pedagoģijā. Tieši tāpēc, ka ir kaut kas ar izglītības sistēmu tajā vispār izglītojušās iestādēs, kaut kas tur nav. Vai no direktora, vai no spiediens, vai arī vienkārši izglītības reglaments neatļauj to realizēt. Tāpēc tur ir jāpērst. Šeit tā mūžīgā pretruna. Atkarībā no tā, kurā izglītības lauciņā mēs stāvam. Ja mēs runājam kaut kādā abstraktā valsts līmenī, tad mēs runājam par kādiem procentiem. Kā iet skolēni, kur viņiem būtu jāstudē. Ja mēs runājam par skolas līmeni, šeit atkal būs ļoti individuāli, kā tā skola veidojas. Tas ir kā kurš uzņēmums vai, iestāde, kurā tas kolektīvs atkarīgs no tā, kādā vidē strādā. Un tiešā veidā ietekmē to bērnu. Būs skolas, kur labie piemēri, kur ir sliktie piemēri. Un jautājums, kas valstī ir jādara, lai attīstītu to mikrovidas skolas. Protams, neizdevās atrisināt pat mazu daļu problēmu, bet šķiet, nebaidījāmies nosaukt vārdā lielāko daļu no tām un lielākajai daļai arī iezīmēt risinājumu. Un tā es arī vērtēju mūsu darbu. Vai problēma saskatīta, vai pieticis drosmes par to runāt, vai ir apspriesti risinājumi, un vai ir spērts kaut pirmais solīts risinājumu virzienā. Un to mēs arī turpināsim mūsu izvērstajā programmā Izglītības un zinātnes attīstībai. Ar to varat iepazīties internetā, jo programma ir ļoti konkrēta. Skaitļi, fakti un turklāt pārbaudīt praksē. Vai to ir reāli īstenot vai nav? Mums bija dilemma, vai koncentrēties uz augstāko izglītību un zinātni, kā iespējams jums tuvāku tēmu, vai arī skatīt izglītības sistēmu kopumā, kā veselu. Tātad sākt jau ar bērnu dārzi, varbūt pat vēl agrāk. Izvēlējāmies šo komplekso pieeju, jo izglītības sistēma Latvijā ir un tai jābūt vienotai. Mēs taču tagad runājam par to, ka mācāmies visu mūžu, pilnveidojam savas zināšanas, attīstāmies. Tas ir tieši tas, par ko mēs runājām pirmīt. Skaidrs, ka skolotājs mācās visu mūžu, kā nevienas citas profesijas pārstāvis. Un zinātne savukārt dod šīs atziņas, kā labāk veidot mūsu valsti tā, lai mums būtu gan labklājība, gan mūsu pašu identitāte, lai veiksmīgi būtu gan valsts kopumā, gan arī katrs cilvēks. Un tādēļ skatāmies uz visu kopumā, esam sagatavojuši prezentāciju, vai beidzamajās rindās arī to redz, kurā mēs īsumā atspoguļosim svarīgākās tēzes, kas ir mūsu programmā, ko es vēlreiz atkārtoju, neuzskatām par nākotnes vīziju, bet ļoti lielā mērā par jau iesliedētu darbu ceļu. Un pašās beigās ceru arī uz jūsu jautājumiem, detalizētiem, iespējams tieši par augstāko izglītību. Ja? Tas mums visiem ir kopīgs mērķis. Tātad mēs izvirzām šādus mērķus.
Mēs jau runājām, ka nepareizi ir šī proporcija starp vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības apguvējiem. Lai mēs to mainītu, mums pirmkārt jāmaina attieksme pret profesionālo izglītību, un attieksmes maiņa vispār ir ļoti svarīga. Mūkotne, bez zinātnes nav attīstības, zināšanas un labu izglītību ikvienam. Man ir sajūta, ka tas jau kļūst par realitāti, ka visi vismaz teorētiski saprot, ka tik tiešām zināšanu sabiedrība ir mūsu valsts attīstības ceļš. Otrs, kas mums vajadzīgs, ir labi likumi. Labu likumu arī nenovērtēsim par zemu. Mums vajag skaidru normatīvu ietvaru, kā sistemātiski pilnveidot mūsu izglītības sistēmu. Un trešais, protams, ir nauda. Jau februārī mēs iesniedzām valdībā priekšlikumus 2007. gada budžetam. Summas, kuras ir nepieciešams mūsu izglītības attīstībai, ir ļoti lielas, bet ja mēs vēlamies nodrošināt šo zināšanu sabiedrību un labu izglītību ikvienam, bez naudas neiztikt. Skolotāju entuziasmu līmeni mēs jau esam gandrīz izsmēluši. Es savā laikā viesojos vairāk nekā 250 skolās. Nesastapu nevienu sliktu skolotāju, neredzēju nevienu sliktu skolu, redzēju vecas, nolaistas skolas, pārliecinājos par mācību materiālu trūkumu. Tas ir tas, kas mums ir jāatdod saviem skolotājiem. Ne tikai algas, kuru paaugstinājumam arī jau ir likts stabils pamats, ne tikai Eiropas operacionālās programmas, kas ir vērstas gan uz cilvēku, gan arī uz to vidi, kurā viņš darbosies, bet mums ir jādomā arī par tiem praktiskām lietām. Gan par skolotāju, gan par skolēnu. Kā skolēns tiks uz skolu, no kādām grāmatām viņš mācīsies, galu galā, vai viņam būs to vilkt mugurā. Un tādēļ mums ir jāpalielina budžets mūsu izglītības sistēmai kopumā, bet mērķis, kur es īpaši gribu uzsvērt, ir tas 2% no iekšzemes koprodukta augstākajai izglītībai. Liktos daudz, jā, ļoti daudz, bet šeit atkal varu runāt par Eiropas kontekstu. Mēs jau neatrodamies uz vientuļas salas, mēs atrodamies valstu kopumā, un mums atkal nav tiesību būt pieticīgiem. Mums ir jāizvirza šis mērķis. Un līdz ar to jau nākamā gada budžetā finansējumam augstākai izglītībai ir jābūt ļoti lielam. Tālāk par budžeta vietām. Mēs jau skārām šo jautājumu iepriekšējā diskusijā. Šeit nav viena pareiza risinājuma. Šeit ir jāizvēlas Latvija kaimiņu valstis, kurās tas ir izdarīts. Ja mēs panākam finansējumu līdz 2%, to var. Tad mēs arī varētu risināt jautājumu par stipendijām. Bet pašreiz, pateikšu savu viedokli šajā diskusijā, kur ir ļoti atšķirīgi uzskati. Manuprāt, kamēr mums ir tik liels procents studentu, kas studē par savu vai par vecāku naudu, kamēr mūsu kreditēšanas sistēmā vēl ir trūkumi, stipendiju paaugstināšanu es neuzskatītu par prioritāti, jo stipendijas tomēr saņem neliela daļa studentu, un sociālā nevienlīdzība studentijā tomēr ir samērā liela. Šeit mēs arī redzam, kādam būtu jābūt šim apjomam, 7,8 līdz 8%. Drīz tam jākļūst par realitāti, vēl, protams, ne. Nu, un par zinātni. Ko nu nevar atņemt 3%? Viens no valsts, 2 no privātā. Mums ir ļoti lielas grūtības ar privātā sektora investīcijām zinātnē. Atkal attieksmes faktors, laiks, mūsu valsts vispārējā sakārtotība, bet pagrieziens pozitīvā virzienā jau uz citu līniju. Mums ir privāti uzņēmumi, tīpaši farmācijā, ķīmijā, kas finansē zinātniskus pētījumus. Aiziet vairāk ekonomikas ministrijas zinātniskiem pētījumiem ir privāts pasūtītājs. Un līdz ar to virziens jau ir uzņemts pareizs. Šeit mēs to redzam naudas izpausmē. Šis ir šis lielais lēciens no 14 līdz 24 miljoniem no 2005. līdz 2006. gadam. Tās ir
šīs zinātniskās darbības likuma normas sekas. Un atklāts ir jautājums, kā būs nākamajā gadā. Solim būtu jābūt vēl lielākam. Tātad mēs gaidām un mēs arī prasīsim zinātnē 40,5 miljonus latu. Tagad mums jāizšķiras, vai arī ķīmiju, bioloģiju un fiziku noteikti par obligātajiem eksāmeniem, vai atteikties no programmu principu vidusskolā. Lūk, šeit ir materiāli diskusijai. Pirmajā brīdī es biju gatava atteikties no šī programma principu vidusskolā, bet tad iepazinos ar vairākiem nopietniem pretargumentiem, kas saistās galvenokārt ar noteikta intelekta tipa dominēšanu cilvēku personībā un, zināmā mērā, arī ar valsts attīstību. Valsts attīstībai ir divas puses. Viena ir ekonomiskā un viena ir, ja vēlaties, garīgā, nemateriālā, ideoloģiskā identitāte. Vai mēs pašreiz no viena grāvja, jau iepriekš pieminētās sociālo un humanitāro zinātņu speciālistu pārprodukcijas, nepaveram ceļu virzībai otrā grāvja, valsts dehumanitarizācijai. Atkal jādomā par šo līdzsvaru. Un tāpēc, atjaunojot šo obligāto vidējo izglītību, mums ir jārisina jautājums par programmām saglabāt vai no tām atteikties. Un tas ir jādara tuvākajā laikā, jo diskusija sabiedrībā ir nolietusi. Un virzoties vēl atpakaļ uz pamatskolu, kas tomēr ir visa pamats, mums ir jāsamierinās ar realitāti, ka mūsu bērniem ir jāapgūst ārkārtīgi daudz. Bet mūsu mazbērniem būs jāzina vēl vairāk. Grūti, protams, jo ir jābūt gan labam matemātiķim, gan labam svešvalodu zinātājam, ir jāpārzina literatūra un jāpārzina ķīmija, ir jābūt labam dziedātājam un labam sportistam, jāorientējas visās apkārtējās pasaules norisēs. Pamatskolā šis ir jāapgūst. Kā redzams, mums ir ļoti daudz. Kā mēs to izdarīsim? Nepieciešama skaidra, stingra programma. Šeit mēs redzam nosacījums vispārējās izglītības kvalitātei. Tur ir izveidota īpaša aģentūra. Pagājušajā gadā mēs izveidojām vispārējās izglītības kvalitātes novērtēšanas aģentūru, kura salīdzinās Latvijas skolēnu zināšanas ar citu valstu skolēnu zināšanām un ļaus mums objektīvi atbildēt uz jautājumu, ir vai nav Latvijā laba izglītība. Man ļoti uztrauc tendence pašreiz mūsu izglītības sistēmu nolīdzināt līdz ar zemi. Protams, negatīvisma gars izpaužas jau ne tikai šajā jomā, bet ja mūsu izglītības sistēma būtu tik slikta, vai tad mēs sēdētu šeit, vai tad Latvija tomēr lepotos ar saviem olimpiāžu uzvarētājiem, vai tomēr mūsu cilvēks, kurš salīdzinot ar savu rietumu draugu, daudz labāk orientējas pasaules kultūrā, daudz labāk zina fizikas un ķīmijas pamatu jēdziens būtu zemē metams. Un tādēļ es varu teikt, ka mūsu izglītības sistēma balstās uz stabilu tradīciju, aktīvi apgūst visu to labāko, ko dod Eiropas un pasaules zinātniskā doma, bet mūsu nelaimes slēpjas gan mūsu administratīvajā kapacitātē, gan arī materiālās bāzes trūkumā, gan birokrātijas. Bet aiz šiem vārdiem mēs redzam konkrētu skolotāju un konkrētu skolēnu likmi. Ja skolotājam nav labas algas, ja skolēnam nav labu mācību grāmatu, mūsu iecerētie plāni paliks tikai uz papīra. Un var nevar ir ekonomiskie stimuli, piemēram, nodokļu atlaides, ir sabiedrības atzinība, kas ir ļoti spēcīgs stimulus, morālais gandarījums par šo darbu, un arī, kā jau ekonomistam, protams, jums ir pilnīgi skaidrs, līdz ko parādīsies šo zinātnisko pētījumu atdeve, līdz ko pieaugs tieši šī uzņēmuma konkurētspēja, tā process notiks, tā šiem uzņēmējiem būs zaļā gaisma, jo pagaidām mūsu valstī vārds inovācijas ļoti daudziem tik tiešām ir svešvārds, jo mēs neredzam to praktisko atdevi, bet līdz ko radīsies labi piemēri, es nešaubos, process notiks tieši tāpat, kā tas ir noticis citās valstīs. Redzot, ir jāņem vērā skolotāju.
vairākos jūs mērķos bija norādīts, ka vēlaties palielināt studentu un skolnieku skaitu, bet kā rēķini jūs to palielināsiet, ja mums tagad jau ir zināms skolotāju trūkums, un vai tas nepalielināt, teiksim, kaut kādu diskriminācijas starp skolniekiem. Ja tagad jau ir uz vienu skolotāju, teiksim, 30 cilvēku, tad jūs mērķiem tur būs 40-50, un tad sliktākie būs vēl sliktākie, un viņiem nevarēs pievērst uzmanību, un tāpat ir arī jau zināms trūkums starp valodas skolotājiem. Ir angļu valodā ļoti liels trūkums. Latvijā, kā zināms, vispār trūks cilvēku, un es pat negribētu lietot šo sauso jēdzienu darba spēku, jo mēs zinām, ka notiek Latvijas depopulizācija, un līdz ar to skolēnu skaitu mēs mākslīgi pavairot nevaram nekā. Kā tas dabiskā ceļā notiks, tā tas notiks, un pašlaik šķiet mēs tomēr gaidām demokrātiskos sprādzienus. Man tādas priekšstats ir radies. Tātad es ļoti ceru, ka pašreizējais skolēnu skaita kritums, kādēļ mums ir jāslēdz skolas, un mēs prognozējam arī studentu skaita kritumu, ir tikai pārējoša parādība. Un kā jau teicu, tātad pamatizglītība jāiegūst 99% un vidēji 85%. Bet ko ar studentu skaitu? Studijās. Man ir varbūt ne tāds jautājums, bet drīzāk replika. Tātad es pārstāvu Latvijas Universitātes fizikas matemātikas fakultātes datorikas nodaļu. Mums pagājušā gadā bija tāda neliela statistika, kad cilvēks ieguva tiesības studēt par budžeta līdzekļiem, kad viņš no 1000 punktiem, ko maksimāli var savākt iestājoties, savāca 200. Tas ir viens tāds piemērs. Otra lieta ir students, kas būtu gatavs mācīties uz, teiksim, 7, 8. Viņam ir jāsāk strādāt jau 2. gada sākumā vai 1. gada beigās, ne savā specialitātē sākumā, jo viņam nav vēl tās kvalifikācijas. Un vēlāk viņa atzīmes krītās, teiksim, uz 5, 6. Un vēl viena tāda neliela replika par to, ka jūs vēlaties paaugstināt budžeta vietu skaitu, nevis stipendijas. Tad, kad studentam, lai nezaudētu savu budžeta vietu, ir jāizvelk uz 4, tā ir starpība starp to, kad studentam būtu jāizvelk nevis 7, nevis 7,5, bet 8, lai dabūtu kaut ko klāt, lai dabūtu kaut mazu, bet tomēr stipendiju. Tas tā. Jā. stipendijai, kas nodrošina iespēju nestrādāt. Jo šobrīd, taču tuvu nav 2% no iekšzemes koprodukta, šobrīd ir kaut kādi 0,4, ja man neļaus ministrs kundze vai cits speciālists, sanot 0,4 laikam ir. 0,8 varētu būt privāto finansējumu kopā. Tā kā... Es domāju, to mēs varēsim tikai analizēt tā, kā attīstīsies inflācija, attīstīsies ekonomika šo 4 gadu garumā. Un, ja drīkst, es te papildināju, jo kā mēs viedokļi atšķiras, un šeit tiešām es ļoti gribētu respektēt pašu studentu viedokli, kurš gan atšķiras, kā rāda man novērojam Latvijas studentu apvienības fórumos un reģionālajās augstskolās it īpaši. Un jāņem vērā arī tas, ka jūs minētais piemērs par šo 4, kas ir pietiekams stipendijas saņemšanai, diemžēl ir raksturīgs dažās, bet valstī ļoti vajadzīgās specialitātēs. Jā, protams, bet zinu arī ļoti daudzas specialitātes, kur cilvēks, kurš ir dabūjis 3 9 un 1 10 sesijā, nevar dabūt stipendiju. Ir arī tādi gadījumi. Un arī rotācijas princips vēl nebūtu nav izstrādāts līdz perfekcijai. Arī kreditēšana vēl, protams, prasās pilnveidojam. Un šķiet, ja skatām visus šos 4 faktorus kopumā, tad risinājumu varētu rast, bet tas nebūs viegls un netiks atzīts vienprātīgi. Man ir tāds īsts jautājums. Jūsu programmā bija 2 pozīcijas.
500 latu skolotājiem 2010. gadā un finansēt studiju vietas pusē no studentu skaita. Cik tas izmaksā latos? Man pēc jūsu aprēķiniem. Šie 467 lati, kuras mēs nopaļojām līdz 500, jau ir apstiprināti valdībā 2010. gadā, bet es jau tagad nešaubos, ka šis skaitlis būs jākoriģē. Kā jūs domājat, vai, pieņemsim, būtu nepieciešams budžeta vietas jurisprudences studentiem? Viņi tāpat tās tur gāž uz bariem. Es atbildēšu. Juristi ir viena no tām profesijām, kur budžeta vietas būtu noteikti nepieciešams, tāpēc, ka tā ir viena no komercializētākajām profesijām ar lielu iespēju nopelnīt. Proti, mums ir jāorientē cilvēki, kas būtu tiešām gatavi iet par tiesnešiem, par valsts iestāžu darbiniekiem. Pretējā gadījumā mēs lielāko daļu studentu, arī talantīgus studentus orientējam tikai uz privāto sektoru. Šobrīd tas trūkums ir juristu trūkums valsts sektora. Tāpēc arī mums ir vajadzīgi zinātnieki, doktori, kuri būtu no pirmā kursa līdz doktorantūras beigām finansēti no valsts budžeta. Un šeit vēl viena ideja, kas arī pašlaik tiek diezgan plaši apspriesta, vai gadījumā nav jāatjauno kaut kas līdzīgs valsts pasūtījumam, kaut kas līdzīgs agrāk eksistējošai sadalei, lai tie studenti, kas būtu ieguvuši izglītību par valsts budžetu, noteiktu gadu skaitu, tomēr strādāt valstī nepieciešamās nozarēs. Tas arī ir jautājums, ko es jūs lūgtu apspriest. Bet vispār es teikšu, ka budžeta vietām būtu jābūt pilnīgi visās valstī nepieciešamās specialitātēs. Jautājums ir par proporcijām, bet ļoti vērīgi jāskatās, kāds varētu būt pieprasījums darba tirgū. Piemēram, pašreiz šķiet ir liela kļūda, ka tik maz budžeta vietu ir pedagoģiskajās specialitātēs. Man bija tāds jautājums, tā kā jūs pieminējāt bērndārzus, tad pieķersimies nedaudz arī šai tēmai. Par tiem bērndārziem jūs teicāt, ka tur jau var sākt izglītot bērnus. Varbūt sākumā derētu nodrošināt, ka vispār bērni tiek bērndārzā, tie, kuri tur vēlās, kurus vecāki vēlās tur sūtīt. Pēc tam varētu nodrošināt, ka viņiem arī ir ļoti augsta kvalitāte, nevis vienkārši kaut kādi tur dīvaini audzinātāji. Tas varētu būt viens. Otrs saistībā ar bērndārziem, tā kā ir bērndārzi pārsvarā, kuros var sūtīt no 3 gadu vecuma, ir arī, kuros var sūtīt no 2 gadu vecuma. Māmiņu algu maksā līdz 1 gada vecumam. Ko darīt tur no tā 1. gada līdz tam 2. vai 3. Un tad otrs jautājums bija tīri par to, ko jūs stāstījāt par cipariem. Bija tā, ka 8 no 10 cilvēkiem ir jāiegūst vidējā izglītība. Tātad 20% dara kaut ko citu, un pēc tam pusē no 18 līdz 30 gadu veciem cilvēkiem, jeb kādiem Latvijā, ir jābūt studentiem. Es tā pareiķināju, sanāk, vidēji, lai iegūtu maģistra grādu, tie ir 7 gadi. Kam 6. Tātad no 18 līdz 25 gadiem, ja studētu pilnīgi visi, un no 25 līdz 30 nestudētu neviens, tad tas būtu reāli. Kuram tas izklausījās reāli? Tātad par vidējo izglītību. Ja nemaldos, pagājušā gada rādītājs Eiropas Savienībā ir 75%, un Latvijai šis rādītājs ir 74%. Tas nozīmē, ka mēs vidējo līmeni Eiropas Savienībā esam sasnieguši cilvēku skaitā, kas ir ieguvuši vidējo izglītību. Piemēram, Dānija, kurai bija ļoti labi rezultāti 80. gados, ir noslīdējis līdz 63% cilvēku, kuriem jauniešiem ir vidējā izglītība. Tā kā domājam, ka 80–85% 2010. gadā nav nec pārāk zema, nec pārāk augsta prasība. Un kāds bija otrs jautājums? Par bērnu dārziem. Par augstskolām. No 80% mīnus 30 ir 50. Tieši tāpat Lielbritānijas valdība ir uzstādījusi ļoti līdzīgu mērķi, ka puse no cilvēkiem studē šajā vecuma grupā no 18 līdz 30. Un runa ir par dažādām studiju formām, arī nepilnlaika studijas. Atvainiet, atkārtojiet lūdzu jautājumu. Taisnība.
Un pirmkārt jau Latvija izceļās ar to, ka viņi ir trešā. Pirmkārt Latvija ir izcēlusies to, ka viņi ir apmēram trešā vietā pasaulē šobrīd pēc studējušo skaitu. Otrajā pēc Kanādas, un tas vien rāda, ka mēs varam sasniegt šo pusi. Es neredzu šeit nekādu problēmu. Es jau teicu ar nepilnlaiku studentiem, un ņemot vērā arī tos, kas iegūst otro izglītību, kādu būs aizvien. Jūsuprāt, Latvijā ir vajadzīga tāda lieta kā LIS projekts, kas būtu adekvāti finansēts un bez visādām citām lietām varētu nodarboties arī, teiksim, Latvijas informatizācijas sistēma. Tas bija projekts, kas ir vajadzīga informatizācijas sistēma. LIS projekts kā tāds sevi ir izsmēlis. Tā kā mums pašreiz Latvijā ir īpaši uzdevuma sekretariāts elektroniskās pārvaldes vietā, es uzskatu par pareizu, ka mums nav atsevišķa programma skolu informatizācijā, bibliotēka informatizācijā, slimnīca informatizācijā un tā tālāk, ka par to visu atbild šī viena institūcija. Protams, būs ļoti cieša sadarbība ar ministrijām. Izglītības ministrijas ieguldījums būs skolotāju izglītošanas programmu nodrošinājums, arī skolu pieprasījumu un piedāvājumu sabalansēšana, bet LIS programma kā tāda, manuprāt, ir jāpārveido, pašreiz tā savas iespējas ir izsmēlusi. Tātad tie cilvēki, kas tur nodarbojas ar, teiksim, infrastruktūras uzturēšanu un tām lietām, viņi sevi ir izsmēluši un viņi, vairs nevarētu tur nodarboties ar datoru iegādi skolām, pilnveidot to tehniku, kas tur ir un varbūt, nezinu, nodarboties ar, tālāk, darīt to, ko viņi darīja līdz šim, tagad viņiem ir jāstrādā citiem cilvēkiem. Nē, cilvēki paliek tie paši, runa ir par sistēmas pārvaldību, par atbildīgo institūciju. Ar datoru iegādi tiešām nevajadzētu nodarboties projektam, vajadzētu nodarboties īpašo uzdevumu elektroniskiem sekretariātam. Sakiet, lūdzu, man ir tāds jautājums, vai ir jūsu programmā padomāts par vidējās profesionālās izglītības iestādēm? Jo, piemēram, ir problēmas arī ar centralizētiem eksāmeniem, jo it kā mēs liekam vienā līmenī, jā, jūs arī beidzu profesionālo, un ir ka visiem jāliek ar vispārējām pārējām skolām. Jā, tas ir fakts, cik tiešām ar mazāku stundu skaitu eksāmeni vien un paši. Tas ir ļoti grūti risināms jautājums, jo it kā noteikti 2 veidu eksāmenus arī nebūtu pareizākais risinājums. Un palielināt stundu skaitu būtībā mēs varam tikai tad, ja tiek dots viens papildus mācību gads vai pusgads. Pašreiz tiek meklēti risinājumi, bet šis ir viens punkts, kurā tik tiešām ir jāstrādā gan pašiem profesionālo skolu skolotājiem, gan ministrijai, gan darba devējiem, gan ikvienam ieinteresētiem. Jā, tā pati angļu valoda, ja? Vispārējā skolā ir 3 reizes nedēļā, un profesionālā ir 1 reize nedēļā. Atšķirība ir ļoti liela, līdz pat 40 stundām mēnesī, tas ir fakts, jā. Man patīk ideja par tiem bērndārziem, taču jūs teicāt, ka gribat panākt 50%, lai iet uz vidējām profesionālajām iestādēm. Patiesībā sakot, pat vēl vairāk. Jā, tas ir jauki. Taču es uzskatu, ka nāktos tad likt akcentu uz pamatskolu personības veidošanā, jo nevis uz zināšanām, bet, teiksim, lai pievērstu uzmanību pašam procesam, lai cilvēks būtu tendēts uz sevis attīstību, nevis uz zināšanu iegūšanu kā tādu. Ja zināšanu iegūšanu kā pašmērķis, tad tur var aiziet diezgan šķīvi. Jo es pats esmu mācījies tehnikumā, un 4. kursā bija tā, ka man tur lielākā daļa kursabiedru bija nodzērušies, un tagad es viņus satieku, man pat ir neērti ar viņiem parunāt. Jā, tas ir tas, ko es teicu, ka ir jāmainās sabiedrības uztverei attiecībā uz profesionālo izglītību, jāmainās gan materiālai bāzei, programmai un tā tālāk. Un, kā zināms, pašreiz pieaug arī to profesionālās izglītības programmas skaits, kas vienlaiks dod arī vidējo izglītību, un tā arī ir mūsu nākotne. Bet par to, ka pamatskolā ir jāliek tieši šis pamats, tā ir neapstrīdama aksioma.
apjoma. Tas ir daļai iestrādāts arī pamatizglītības standartā, ir izstrādāta audzināšanas darba programma, skolotāja izglītošanā tieši uz personības attīstību ir ļoti liels akcents. Tā kā par to tiek domāts, šeit es gan gribētu piebilst, ka ģimenes loma jau joprojām saglabāsies. Skola dara ģimenes nepadarīto darbu, bet no tā pašreiz atteikties nedrīkst. Ja drīkst piebilst, es varbūt vienu to ideju, kas ir cirkulējusi arī iepriekš, viņi, protams, vēl ļoti ir jādiskutē sabiedrībā. Lielā daļā Eiropas valsts nav tik ilgas pamatizglītības kā pie mums. Proti ir atšķirīgas pamatizglītības un vidējās izglītības attiecības. Citur ir tie 6 gadi, citur ir 4 gadi pamatizglītība. Un varbūt mums vajadzētu diskutēt, vai nākotnē nevarētu būt modelis, kur ir 6 gadu pamatizglītība, un pēc tam ir 6 gadu vidējā izglītība, kur dalās 2 posmos. Šādā veidā. Tas ir viens no tiem, kur ir profesionālās izglītības posms un vairāk vispārējāks, taču viņš ir tuvāks nekā šobrīd vidusskolas un profesionālās skolas. Respektīvi šie abi posmi vidējās izglītības būtu jāpagarina un jātuvina. Bet tas ir ļoti diskutējums jautājums, kas ir nākotnē jāattīst. Man ir jautājums par tiem doktora grādiem. Vai jūs vēlaties, lai tie doktora grādi būtu, disertācija tāda, ko uzraksta un nolej bibliotekā plauktiņā, vai arī tas grāds ir tāds, ko izmanto studenti saviem darbiem, un tad ir tāda problēma, es studēju ķīmiju, un tā ir tehniskā zinātne, un lai ķīmijas doktora disertāciju izmantotu citi studenti saviem darbiem, tad tā disertācija ir jābūt ar novitāti un atšķirīgai. Un līdz ar to ir jāiegādājas ļoti bieži jauna aparatūra, bet ir viena problēma, kad šīm aparatūras iegādēji doktoriem bieži vien apcērt budžetu tik ļoti, ka aparatūra, kas tiek iegādāta, nav pilnīga, un lai celtu savu kvalifikāciju, ir jābrauc arī uz konferencēm, un aizbraucot uz konferencēm, mēs uzzinām to, ka doktoranti Latvijā lieto aparatūru, ko citās valstīs jau sen ir norakstījuši kā pilnīgi nederīgu. Jā, tur bija vairāk jautājumu. Sāksim tīri filozofiski. Ir nepieciešami gan fundamentāli, gan lietišķi pētījumi. Tātad vienmēr doktora grāda ieguvēja darbā būs nepieciešams šis teorētiskais apkopojums un novitāte, bet tomēr ikvienā doktora darbā arī pašreiz tiek prasīta tā praktiskā izmantojamība. Bet mēs nedrīkstētu nivelēt doktora grādu līdz gluži vienkārši spējai uzrakstīt instrukciju, teiksim, kādas procedūras veikšanā. Tur ir jābūt šīm teorētiskās domas īpatsvaram. Un situācija, kur jūs minējāt, tik tiešām pastāv, jā, mums doktorantiem trūkst līdzekļi, trūkst aparatūras visās nozarēs, ir grūti braukt uz konferencēm, bet tas ir tas, kas tuvākajā laikā varētu mainīties un jau sācis mainīties. Tātad šīs palielinātās doktorantu stipendijas, īpaši rezervēta summa aparatūras iegādai, komandējumiem, braucieniem uz konferencēm. Tas atkal jau ir iestrādāts gan Latvijas izglītības attīstības pamatlīnijās un zinātnes attīstības koncepcijā, gan arī ir paredzams piesaistīt Eiropas līdzekļus. Ja mēs konsekventi īstenot... Es atvainojos, es mazliet iziešu no doktora ēmas ārā. Es gribu uzdot jautājumu, teiksim, mums Latvijā ir vajadzīgs dabiskais pieaugums, jā? Kāpēc nav, teiksim, no valsts un uzņēmēja nav, teiksim, kaut kāda palīdzība tieksim studējošām grūtniecēm? Labi, es esmu vīrietis, bet, tomēr man interesē tā tēma, jo nav nekādas palīdzības. Jo, teiksim, mana sieviete, teiksim, dzemdē bērnu, viņa nevar mācīties, jo nav nekāda palīdzība ne no darbdevēja, ne no valsts puses. Tiešām liels paldies jums par šo jautājumu, jo šī problēma būs aizvien aktuālāka. Starp manām studentēm grūtnieču skaits pieaug lavinveidīgi, un par to mums visiem ir jāpriecājas. Un, ziniet, pieaug arī tomēr tāpēc, ka ir pilnveidot šī pabalstu sistēma. Tikai to viņas saņem nevis kā studentes, bet kā sievietes, kas jau ir strādājušas. Un tas savā ziņā arī ir viens no iemesliem, kāpēc tik daudz studenšu strādā. Bet šķiet, ka neviens taču nenolieks, ka
cilvēki Latvijai ir vajadzīgi, acīm redzot, šeit tiešām ir liela rezerve, kaut arī nav tā kā manos laikos, kad bija pilnīgi normāla prakse beigt augstskolu vismaz ar 2 bērniem, kā man pašai, tagad jau vispirms mācās un tad risina demogrāfiju, nelaidīsim garām produktīvākos gadus, veicināsim arī to, lai visu var darīt vienlaicīgi. Šīs visnotaļ iedvesmojošās nosteiksim lielu paldies. Paldies jums. Paldies. Un aicināsim pēdējo, bet nu nebūtu nesliktāko partiju. Zaļo zemnieku savienību. Vindols Emškungs, lūdzu. Šodien lūkšu par šo tēmu teikt mūsu ministrei Baibai Rivšas kundzei, jo viņa ir sagatavojusi nelielu prezentāciju. Un mēs te tādi kā tādi atbalstītāji, mēs gribētu tikai jums palīdzēt, ja jautājumi būs arī ārpus izglītības sistēmas, ārpus augstākās izglītības un citām lietām, tad, protams, mēs būsim šeit un atbildēsim uz visiem jūsu jautājumiem, bet es domāju, ka profesionālajā ziņā vārds ir dodams Baibai, lai viņa savu prezentāciju noturētu, un tad uz jautājumiem es esmu gatavs palikt ar jums un runāties par dažādām politiskām tēmām, tā skaitā arī par izglītību. Bet, lai lietas iet ātrāk uz priekšu, tad es dodu vārdu Baibai. Tev būs. Izjauts scenāriju man tas ir. Draudzēties un deikt. Ja sakot, nejauksim grafikus, es mēģināšu tā īsti izstāstīt. Atslāpst, mēs taču esam tādā labā gaisotnē un tūlītās nesīs kafiju. Un pēc mēs saka, ka tik kaut kas nenotiek. Un kā viņš tā ir norunājis, nāk tagad iekšā stjort un saka, tikai mieru, vēl 2 motori no 4 strādā. Nu, un tad viņi saka, nu tad pārbaudiet katru savu drošības vesti un svilpi. Un pēc mēs saka, bet kāpēc tā svilpi ir vajadzīga? Stjorts saka, nu, bet pastieties lejā ir okeāns, tur haizivs, čum un muģi. Bet ja jūs svilpsiet, haizivs dzirdēs, baidīsies un jūs neēdīs. Un pēc mēs saka, nu man ir skaidrs, veste caura un haizivs furlo. Tad man tas vēlējums, lai tās jūsu haizivs būtu dzirdīgs. Tās svilpes skanētu. Tās izglītības zinātnes ministrijas politikas iniciatīvas. Nu, tātad pirmais akcents, kas ir iecerēti. Tātad nodrošināt optimālākus studiju izmaksu koeficientus. Un tam ir paredzēti 3 miljoni 2007. gadā. Un kāpēc tas ir tā vajadzīgs? Tāpēc, ka katrai studiju programmai ir savas izmaksas. Un ir dārgas studiju programmas, kā piemēram ķīmijas studiju programma, kurš šeit ir tika minēta un ir lētākas, bet visas viņas prasa noteiktas summas aprīkojumam, algām, telpām, nu visam. Un tāpēc, ka šīs tie rādītāji sasniegt optimālus studiju izmaksu koeficients, kas atbilst faktiski reālajiem. Otrs uzdevums būtu tātad studiju skaita palielinājums. Un šis studiju skaita palielinājums ir ierakstīts šīs valdības anāļos, un akcents ir tātad uz inženieru zinātnēm, dabas zinātnēm, medicīnu, vides zinātnēm, nu uz tām zinātnēm, kas šeit jau arī izskanēja, ar tādu domu, kad, lūk, tās ir tās nozares, kur mums ir lielāks iespējas kā valstī nākotnē. Un arī, protams, līdz ar to vairāk vajag šeit students. Bet es arī piekrītu tam, kad līdzās šīm prioritārajām nozarēm svarīgs, jo mums ir viss nozares, mums visur vajadzīgi ir speciālisti. Un tāpēc arī te ir vajadzīgs budžeta vietas. Ja mēs paskatāmies, kāda tā situācija tad ir uz šo gadu, tad mēs redzam, ka tas lielākais palielinājums
Man jāiet te tā tuvāk, lai es varētu izsaka. Tas lielākais palielinājums ir inženierzinātnēm budžeta vietās, tad veselības zinātnēm un dabas zinātnēm un arī humanitārām zinātnēm. Nu, saistībā ar to, ka letonika ir arī prioritāte, nacionālā prioritāte. Nu, un līdz ar to mēs redzam, ka te ir redzam tie, kuri tas samazinājums lauksaimniecības zinātnes, arī sociālās zinātnes un arī izglītība, kur ir tas, tie cipari uz leju. Nu, mēs jau te drusku pieskāramies arī tā izglītībai, kad, nu, vai tas ir īsti pareizi, bet nu, tas ir arī saistībā, ka tas bērnu skaits ir samazinājies pēdējos gados. Kopumā, ja mēs skatāmies, tad mums tas budžeta skaits 25,000. Viņš ir šajā te gadā drusku lielāks, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, bet vienalga tas ir 23% no 136,000 studenti, kas mums ir un kas kopumā tiešām ir ļoti labs rādītājs. Ja mēs ņemsim tikai tos budžetus students uz 10,000, tad tas cipars būs pavisam cits, un jāsaka, ļoti daudzās pasaules valstīs rēķina tikai pilna laika studijas. Nu, un ja mēs tā kopējo ainu skatām, tad kāpēc ir tās bažas un tas akcents uz maģistrantiem un doktorantiem? Nu, jūs jau redzat, tīri vienkārši, ka maz viņi mums ir. Mums ir maz. Ja mēs skatāmies tās citas valsts, tad tomēr maģistranti, kā maģistri beidz kaut kur 95%. Mums šis cipars ir patreiz stipri mazs, vai ne? Procentuāli mums lielā masa ir bakalaura studenti. Un tāpēc arī valsts cenšas maģistrantu skaitu palielināt un doktoru skaitu palielināt. Nu, un lai mēs stiprinātu to doktorantūru un lai jūs gribētu iet studēt doktorantūrā, viena lieta ir stipendijas, bet, protams, otra lieta arī tā nākotnes perspektīva. Un šai sakarā es domāju, ka arī tā vispārējā algu palielināšanās zinātnes sektorā un augstākā izglītībā viņas varētu palīdzēt. Nu, ja mēs tas ir tas sākums, ar ko maģistrants maģistrs ienāk augstskolā. Viņš ienāk augstskolā, tātad augstskolā var strādāt cilvēks ar maģistra grādu, un tad viņš var saņemt 326 lati. Plus, protams, kādi projekti vai citi visi dara, bet tas garantētā summa viņam ir 326 lati. Agrāk bija 206, un tāpēc arī augstskolās bija grūti vispār pieaicināt jaunus cilvēkus, jo 206 lati, ja atskait nodokļus, tur it nekas daudz nepaliek pāri. Docentam būs 510, asociētam profesoram 638, bija 403, un profesoram ir gandrīz 800 lati. Un tas ir varbūt arī tāds, zinām, karjeras nākotne, kas varētu būt, lūk, cilvēkam, kas iet uz doktorantūru. Tikai vienā sfērā, augstākā, tev maksā tūlīt 1000 lati mēnesī. Bez vārdu runas. Viņam vajadzīgi ķīmijas doktori, un doktors, ja ir, viņi ir, tā sakot, gatavi to darīt. Lai tikai šie doktori būtu. Tā kā tā interese ir, un arī privātā biznesā, starptautiskās organizācijās ir vajadzība pēc doktoriem. Nu, un tad otrs tas virziens, kas varētu būt, tātad bez šī budžeta vietu palielinājuma varētu būt stipendijas. Un mums jau ar Uldi bija diskusijas, un es domāju, ka jūs jau šodien arī runāsiet par tām stipendijām, un tāpēc arī es gribēju jums parādīt, kā tā situācija tām stipendijām ir, un tad kopīgi izdomāt, kāds mums tas labākais risinājums varētu būt. Nu, ja mēs skatāmies, tad mums kopā Latvijā ir 131,000 studentu. Budžeta studenti ir 25,000. Nu, tas ir 23%. 81% ir bakalaura programmas, 17 maģistranti un 1,5 doktoranti. Un tā vēlme no valsts puses būtu palielināt taisni maģistrantu un doktorantu skaitu, jo galvenā masa mums šobrīd ir bakalaura programmas. Tātad stipendijas mums saņem budžeta studenti, un no tiem budžeta studentiem, tad tiem 23%, 14% ir budžeta studenti. No visiem, kas ir budžetā, 14%. Nu, tas iznāk kaut kur katrs 7., 8. Tātad 70 lati mēnesī. Kopējā tā summa ir 3,5 miljoni, kas aiziet, lūk, lai saņemtu tie 14% tos 70 latus. Un tad ir iespējams studiju kredīts.
studiju kredīts, tātad 120 lati. Nu, un jāsaka, kad domājot par to, par cik mēs varētu palielināt stipendiju un cik daudz procentu varētu no studentiem saņemt, vai tie būtu 28%, vai puse, vai 60%. Mums tomēr jāatcerās, ir vai ne šis stipendija fonds, ka tāds ir tomēr ļoti liela nauda. Un studentu kredīts 120 lati, te jau šodien izskanēja tāda domas, un arī darbdevēji mums to saka, kad, ja mēs piemēram, palielinām un dodam visiem studentiem stipendiju, vai nebūs tā, ka viņam budžeta vieta, plus viņš ir saņēmis stipendiju, minimumu apmērā, pirms 130 latus, beidz savas studijas un aizbrauc strādāt uz īriju. Un vai no tā viedokļa nav pareizāk, ja students ņem kredītu, un ja viņš paliek strādāt Latvijā, viņam to kredītu dzēš. Tad viņš ir palicis un nostrādājis Latvijā, piemēram, 5 gadus. Viņam šīs kredīts līdz ar to tiek dzēsts. Tāds ir viņu viedoklis. Un pēc tam diskusijā būtu labi, ka es dzirdētu arī jūsu viedokli par to. Tādie virzieni, kas bija kā dabaszinātnes, inženierzinātnes, medicīna, vide. Tad šeit ir paredzēta Eiropas sociālā fonda stipendija. Mums valstī 9 prioritārie virzieni, un tā skaitā tur arī ir letonika un meža zinātnes, enerģētika, medicīna, farmācija, arī agrobiotehnoloģijas, un atbilstoši šiem prioritāriem virzieniem caur nacionālā programmu maģistrantiem būs stipendijas palielinājums no šīm programmām. Tas arī vēl jāņem vērā. Un doktoranti, tā trešā augstākā studiju fāze, šeit ir patreiz 80 lati, un tagad ir iespējamie papildus finansējumi. Tie 80 lati ir praktiski visiem budžeta doktorantiem. Maģistrantiem tas tā nav. Maģistrantiem nav visiem. Maģistrantiem tāpat ir mazs procents budžeta studentu, kam ir stipendija. Doktorantiem ir, bet summas, ja mēs tagad parēķinām, cik viņas ir lielas, tātad 80 lati ir tas, kas būtu, plus 60 lati ir iespējami tad, ja jūs apņematies, ka 5 gadu laikā jūs aizstāviesiet grādu, tātad jums nav nekas jāmaksā atpakaļ, jo tie 60 lati ir īpatnēji, jo viņi ir tā, ka, ja jūs neaizstāvaties, jums jāatmaksā. Tad ir vēl 150 lati, kas ir prioritārajos virzienos, un vēl ir iespējams kredīts 120 lati, plus ir iespējams 100 lati no zinātnes padomes, no apmēram katrs 10. doktorants saņem. Ja mēs saskaitām to minimumu 80, 60, tas ir 140 lati, bet bez nodokļiem, bez nekādām, tas ir reāla nauda. Plus 150, tas jau ir apmēram 300 lati, tas ir tas, kas paliek docentam uz rokas pēc nodokļu nomaksas. Ja mēs pieskaitām klāt vēl tos 120 latus, tad praktiski tā ir profesora alga, kas ir doktorantam, jo šeit nekāda nodokļa jums nav jāmaksā. Tā nauda ir reāli tāda, kā jūs viņu šeit redzat. Tā kā patreizajā brīdī man liekas, ka attiecībā uz doktorantiem būtiskāk būtu vietu skaita palielinājumi, jo tieši vietas te trūks. Mums ir maz doktorantu vietas budžeti. Un to saka gan ķīmiķi, gan arī citas pārējās nozars, kad doktorantūrai būtu svarīgas vietas. Es domāju, maģistrantiem būtu svarīgi palielināt to stipendiju saņēmēju skaitu un stipendijas lielumu. Un tad tālāk tie jautājumi, kas saistīti ir, lai mobilitāte būtu lielāka. Un šeit ir iespējas būs ar Sokrates Erasmus un arī Eiropas fondiem. Un atsevišķi jautājums, ko varbūt mēs varētu arī paskatīties, tas ir studiju kredītu dzēšana. Tad studiju kredītu dzēšana un studentu kredītu dzēšana. Šeit es paņēmu vienu piemēru tikai, kad mums ir lūk šie paredzēti ir 265 kredītņēmējiem dzēšana, bet šos skaitļus un šīs summas mēs noteikti varētu palielināt. Kā te tie akcenti ir? Pirmā ir augstskola autonomijas nostiprināšana, tāpat tās Eiropas kopīgā izglītības telpa un tādas jaunas lietas, kas tieši uz studentiem attiektos. Tas ir, atcelts dalījums akadēmiskās profesionālās programmās. Tātad būs bakalaurs
Un tad jau diploma pielikums noteikts, vai jūs vairāk esat profesionāli vai akadēmiski orientēti, tātad bakalaurs. Stingrāk iezīmētā ECTS kredītpunktu sistēma, lai nebūtu problēmas ar to, ka stundas pārskait, kas ir ārzemēs un kas ir šeit uz vietas. Nu, un arī tas, ka lielāka akadēmiskā brīvība saistībā ar moduļu izvēli, kur šobrīd ir diezgan tāda strikta tā kārtība. Un tās juridiskais status tātad ir atvasinātās publiskās personas valsts augstskolām un dibinājumi privātajām. Un vēl tāda būtiska lieta, ka likumā ir stingri ierakstīts, ka studiju līgumā paredzēts, to nevar redzēt, gan studiju līgumā paredzēts konkrēti atrunāt studiju maksas nosacījums par visu studiju periodu. Tas ir jau tagad likumā ierakstīts. Tā bija doktors tik ļoti uzsvērām un profesors, un es jūs tā aicinu uz to profesoru karjeru, tad es jums nobeigšu arī ar vienu anekdoti. Un tas stāsts ir tāds, ka tā notiek viens pasākums un plānots un vienai jauna maģistrānti taisa sev vārdienas ballīti. Un viņi izdomā, ka būtu labi nopirkt papagaili. Tad aiziet uz zoo veikalu un tagad skatās tiešām 3 papagaļi. Viens tāds košs, kas skaistās krāsās, zaļs, sarkans un tāds, viens tāds varbūt netik tāds košs, un viens tāds pavisam sevi ierāvies, stūrītī, tāds domīgs. Viņi tad prasa tam veikalam vadītājiem, tad viņi gribētu to papagāju, cik viņš maksā. Viņš saka 3000 eiro. Kā viņi saka par papagāju 3000 eiro? Jā, bet viņš zina 3 svešu valodas. 3 svešu valodas, tas ir jau tā būtīs. Labi, tad tas padāk. Ņems to otru. Cik tas maksā? Tas maksā 5000. Bet kāpēc tad? Kā tad tas 5000? Viņam tās spalvas nemaz tikoši šā. Viņš saka, bet viņš jau toties dzied, anekdotas stāst. Tad ņems to trešo, lai viņam tāds sevi ierāvies un tāds paplucis, bet tomēr jau tas jau nebūs tik dārgs. Viņa tas pārdevējs saka, zina, tas maksā 15. 15, viņi saka, pa ko tu 15? Pārdevējs saka, zina, es ar pats nezinu, bet tie 2, viņi sauc par profesoru. Tā kā, lai veicās tām profesoru. Kādi man būtu jautājumi? Es iziešu ārā. Tā, man ir jautājums šāds. Vai, teiksim, šajā nacionālajā Latvijas programmā un vispār izējām domā par tādu jautājumu, ka Latvijas studentu konkurētspēju plašākā līmenī, ne tikai nacionālā. Piemēram, vai ir domāts par to, lai studenti apgūtu studiju periodu ārzemēs, lai viņiem būtu tāda iespēja. Vai, teiksim, Latvijas zinātnieki varētu stažēties un studenti ārzemēs, vai doktoranti var sadarboties ārzemēs. Un arī vai nacionālā valoda politika, piemēram, atbilst tādam mērķim un prioritātei, lai Latvijas studenti būtu spējīgi, teiksim, domāt un darboties plašākā līmenī. Paldies. Paldies. Jā, sākot varbūt ar tām beigām, augstākās izglītības likums paredz tātad studiju programmas arī Eiropas valodās, maģistratūrā, doktorantūrā īpaši, bet ir jābūt tai programmai arī latviešu valodā. Bet ja viņi ir latviešu valodā, tad viņi var būt realizēti arī Eiropas Savienības svešu valodā. Kas, es domāju, būtu ļoti būtiski, jo mēs jau vairāk šobrīd braucam uz citām zemēm, bet mums jau jābūt gataviem arī tam, kad tie ārzemju studenti pie mums brauc. Un tāpēc arī tā svešvaloda apmācība ir jāattīst, neapšaubām. Par tām studiju iespējām ārzemēs, tā Sokrates Erasmus programma un arī Eiropas struktūra fondi faktiski uz to ir orientēta, jo tā prasība būtu tāda, ka katrs students kādu laiku būtu ārzemēs pastažējies. Vai viņš ir uz pusgadu, vai uz 3 mēnešiem, vai viņš beidz šeit bakalaura studijas un mācās maģistratūrā ārzemēs, jo tie ECTS punkti, ko es rādīju, tie kredīti punkti jau tāpēc ir domāti, lai elastīgāk to lietu padarītu. Lai nav tā, ka students atbrauc atpakaļ no studijām Somijā un viņam tie priekšmeti jāpārkārto, lai viņi būtu ieskaitīti. Vēl kādi jautājumi? Pieejam kaut kur publiski kritēriji, pēc kuriem tiek pieņemt lēmumu par kredītu dzēšanu noteiktiem speciālistiem? Tā
kārtība patreiz ir tāda, ka katram gadam apstiprina to skaitu, cik tad dzēsīs kredīts. Un tad tā institūcija, kur jūs, piemēram, tā kā skolotāji te vairāk gribēja būt, skolotājiem ir ļoti liels priekšrocības studiju kredītu un studentu kredītu dzēšanā. Tā attiecīgā skola raksta vēstuli uz ministriju, kad lūk tādam un tādam cilvēkam dzēst kredītu. Un tad, kā jūs redzējāt, kad skolotāji, sociālie darbinieki, pašvaldību darbinieki ir primāri tie, kuriem dzēš. Tā kā, ja ir vajadzība pēc jums tajā attiecīgajā valsts institūcijā, un viņi to apliecina un saka, ka jūs esat vajadzīgs, jūs gatavs tur esat strādāt, tad arī to kredītu dzēš. Bet tas kopējais skaits varbūt vēl nav pietiekošs. Jā. Es gribētu precizēt jautājums, kas notiek tad, ja, teiksim, no Liepājas rajona un no Valkas rajona piesakās, teiksim, 2 pretendenti sociālie darbinieki uz vienīgo sociālam darbiniekam atvēlēto šo pozīciju. Pēc kādiem kritērijiem tiek pieņems lēmums par Valkas vai Liepājas rajona sociālo darbinieku? Gribēšana pēc tā, un kur teiks, ka viņai vairāk ir nepieciešama. Bet faktiski tādi jau gadījumi nav bijuši, kad tik liela konkurence ir bijusi uz sociālajiem darbiniekiem. Principā tik, cik tie sociālie darbinieki bijuši, tik arī viņi sēsti. Jā. Tur tas pamatojums ir tāds, vai tas ir, kāds tas ir reģions, vai tas ir, piemēram, tālāks reģions no Rīgas, vai, piemēram, cik tur jau ir sociālie darbinieki, vai jūs esat vienīgais sociālais darbinieks tā institūcijā, cik liela tā nepieciešamība. Tas varētu būt tas kritērijs. Bet es nepiefiksēju, kādā laikā, jūs domājat, pacelt tās algas. Tās, ko es tagad rādīju, tās tagad ir ar šo rudeni. Jā. Tā kā skolotājiem būs tas algas palielinājums, un kas ir šīs valdības laikā arī politiski nostiprināts, un tas ir tiešām ļoti apsveicami. Tātad tas skolotāja alga palielinājums skar ne tikai skolotājs, bet skar arī koledžu, augstskolu, skolu direktors par 30% palielinās, skolu direktoru vietniekus un no jaunā gada arī zinātniekus. Tātad ir bāzes finansējumā, zinātnieks jau kādu drošu garantu saņem pusi no profesora algas. Un tad viņam nāk klāt tie projekti, ko viņš strādā, un granti kādi un viss citas lietas. Bet par to studenta kredīta dzēšanu, ja viņš neaizbrauc strādāt ārpus Latvijas, tas ir, cik reāli un kā tas varētu izskatīties nākotnē, vai jūs domājat realizēt to ideju? Tā jāizstrādā vēl. Tā ir tad jāizstrādā, jo tas varētu būt, varētu būt divi ceļi, 2 varianti. Viens variants tas, ka mēs palielinām stipendijas, palielinām stipendijas un dodam visiem budžeta studentiem. Vai, piemēram, ja mums tā ir 14%, mēs dodam pusēji. Viens variants. Un otrs variants ir, vai kombinēts variants, ka mēs ministra kabinetā sakam, ka mums ir tātad studentiem vienošanās un kad ir jāpalielina studentu un studiju kredītu dzēšana, ja tas cilvēks paliek šeit valstī un nostrādā noteikts gads pēc budžeta, ne maksas students, bet budžeta. Tas ir atkarīgs, vai viņš ir specialitātē vai ne? Tur, kur viņš ir, es domāju tur, kur viņš ir ņēmis to kredītu, vai tā kredīta ņemšanas tas virziens, vai tas virziens tiek izmantots. Acīm redzot, kaut kāda tomēr saiti tur būs. Ja tur es, piemēram, skolotājs, un man ļoti patīk tas atbildes. Man liekas, Krastīņa kungs bija tāds pārsteigts drusku, ka tā pareizi, ja es esmu sācis strādāt, kāpēc es nevarētu strādāt visu dzīvi, jo taču ir pedagogs eksperts nākamā būs, un mācības vadītājs, un direktors, un viss, vai ne? Un ja cilvēks strādā skolā, un ja viņš ņēma studentu un studiju kredītus, es domāju, pilnīgi viņam varētu to dzēst. Paldies. Trešais. Man ir jautājums, vai, tiek apskatīts tāds jautājums, ka abu dzimumu aktīva līdzdalība augstākā izglītībā. Jo, piemēram, ir zināms, ka, sieviešu bakalauri ir daudz vairāk nekā vīriešu, un kas kritiski samazinās ar katru augstāko līmeni un profesiju. Profesoru līmenī tas jau ir pavisam minimāls. Un, jā. Vai jūs uzskatāt, ka tā Latvijā ir problēma, vai jūs to apskatāt? Paldies. Tā statistika ir tāda, kad
vairāk meitenes iet studēt augstskolā un vairāk arī beidz augstskolu. Un faktiski pat ar lielāku īpatsvaru vēl kā aiziet, jo tas nozīmē, ka tie zēni, kas ir aizgājuši uz augstskolu, mazāk beidz nekā beidz meitenes. Tālāk doktorantūrā, ja mēs ņemam maģistratūru, tur arī ir meiteņu daudz. Doktorantūrā iestājās ar salīdzinoši daudz meitenes. Arī daudz meitenes ir. Bet, diemžēl, pēc tā doktorantūras aizstāvēšanās un pēc doktorantūras, varētu teikt, vai nu tā augstākā akadēmiskā vide, kā piemēram profesori vai akadēmiķi, varbūt lielu uzņēmumu vadītājs. Šeit trūks sievietes, te daudz mazāk ir. Un kaut kā tu tāds šķērs tagad veidojās. Ir ļoti daudz meitenes ienāk augstākā izglītībā. Mums arī Latvijā sievieši ir vairāk ar augstāko izglītību kā vīrieši. Vai ne? Bet ja mēs skatāmies tās top virsotnes, tad tur ir stingri vīrieši. Un jāsaka tā, ka tas tā ir visā pasaulē. Visā pasaulē. Skandināvu zemes ir tās, kas varbūt tās lauž šo tādu to mītu vai kā, bet viņas to lauž ar kvotām, ar kvotu sistēmu, tad stingri nosakot, ka uzņēmumu valdēs visur ir jābūt noteiktam sieviešu skaitam. Mums tās kvotas diezko nepatīk. Mums tā gribās, lai mēs ar savu garaspēku un ar prātu un ar citām, var sakot, vērtīgām tādām īpašībām to līdzsvaru nodrošinām. Tas iemesls, kāpēc tas tā iznāk, ir tas, ka tai sievietei ir vēl tās lielās papildus lūpas par tiem bērniņiem. Un ir vesels programmas tādas arī, kādā veidā varbūt tai jaunai doktorantei, kur arī ir jaunā māmiņa, palīdzēt. Un tā varētu būt saistīta ar bērniņu aprūpi, ar to, ka viņi atbalsta, arī tiem profesoriem vairāk ir jāatbalsta, bet tā skarbā realitāte ir tāda, ka vienīgā sfēra, kur mēs ļoti labi izskatāmies uz tās Eiropas fona, ir valsts pārvalde. Jo valsts pārvaldē mums sievieši ir vairāk kā vīrieši, un ja ņem to top virsotni, kā piemēram kā valsts sekretāri, kā departamentu direktori, kā kancelei, to visu, tad tur ir vienādi vīrieši sievietēm. Es zinu, kad es biju Zviedrijā konferencē un es ielidoju, un man uzreiz, tur tas jautājums mums bija par kā saka, kā Latvija, kā Eiropas Savienības valsts, un es iznācu no tās lidos, man tūlīt klāt bija žurnalisti un tādi jautājumi. Televīzijā es iedrīstu rītā. Kā es to skaidroju? Kā tas tā var būt, ka Latvijā, kā jaunā valstī, ir vairāk valsts pārvaldē sievietes un pie tam tādos augstos amatos, kā tas ir piemēram Zviedrijā. Ne? Un Zviedrijā viņiem maz tik labs tas vārdītājs nav, nestoties uz visu kvotu sistēmu. Pārvaldē mums tas ļoti, ierēdniecībā mums tas ļoti veicās. Un ierēdniecībā, man liekas, tāpēc arī daudz sievietes, kad pirmkārt tā ir tāda sociāli droša vide, tur maksā stingri, ja privātā sektorā varbūt tur maksā bērnu pabalstu un ir kādas atlaides un citur atkal nav, bet valsts sektors ir drošs. Tur ir visi atvaļinājumi un iespējas papildināties un studēt un savienot un droša tā lieta viss ir. Un tāpēc es domāju, ka ar jauniešiem valsts sektors ir valsts ierēdniecība ir ļoti pievilcīga, lai gan algas ir mazākas. Gribat iesaistīt visus studentus sakarā par to, lai iet uz maģistratūru, doktorantūru un profesoru grādu. Ir tāds jautājums, varbūt, ja nav noslēpums, kāds grāds ir jums? Man kāds grāds ir? Zinātnē, kā tādā? Es esmu akadēmiķi. Tas ir, mēs Zinātņu akadēmijā esam 10 sievietes akadēmiķis. No 100 akadēmiķiem. Un es esmu profesori. Un profesori mums ir apmēram, man liekas, 13% sievietes profesori. Ņemot vērā, ka šī durvis ir cieni, tad no durviem sākam atnāks visi. Tātad, te ir 10 minūtes, te vēl kaut kādas 20 minūtes. Premjerministra pārstāvi, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministru Mārku Činskungu. Lūdzu. Es atvainojos, man tiešām nav tik skaļa balss. Man 2. klasē izmet no kora. Rezultātā es neieguvu tādas, varbūt, iegūtu dzīves traumu.
kas norāda, kāda liela nozīme ir pamatskolai. Sveiciens jums visiem no premjera, kurš atrodas ārzemēs, jo, ja viņš tur nebūtu, tad viņš noteikti šodien būtu šeit. Tā viņš arī lūdzu nodot. Es mēģināšu paskatīties uz izglītību kontekstā ar kopējo laukumu, jo izglītība viena pati, pat par sevi jau tomēr nevar arī būt, un šeit jau bija daudz dažādi jautājumi, jo attīstība un Latvija tas jau ir viss pilnais laukums. Tā ir starpība starp Rīgu un citiem reģioniem, tās ir nozars, tā ir uzņēmēja darbība. Un to es iziešu cauri nacionālām attīstības plānam, kas ir pieņemts ministru kabinetā un par ko tagad mēs daudz runājam, jo ir laiks ķerties pie īstenošanas. Valsts 90. gada sākumā mēs taisīsim lauksaimniecību atpakaļ, būsim agrārā valsts, tad par turismu daudz tika runāts, bet vienreiz tas tika noformulēts, jo, ja mēs arī kaut ko darām, tad mums ir jāpatur prātā, ir no tā labums cilvēkam un kas viņam īsti tiek, jo rezultāts visiem ir arī visnotaļ skaidrs, būs labklājība vai nebūs. Parādījās, ka cita resursa nav, neskatoties uz atrasto naftu Gudinieku pagastā, tomēr acīm redzot nē, tas ir vienīgi resurs, tas ir zināšanas. Un radās šīs vietās jāceļ. Tāpat, ja runājam arī par pašvaldību darbu un par pašvaldību attieksmi. Kāda ir reģionālā nākotne? Un ko nozīmē šis vārds policentrusms? Tas ir tas, ka katrs zina, Rēzekne pat tikai kaut kā sāk ķepuroties uz augšu, kad Verējums atvērs lielo rūpnīcu. Es domāju, Rēzeknē arī attīstība būs. Un tātad pārējās visas pilsētas arī būs tie virzītāji spēki, bet tur lielos uzņēmējs, kas ies uz augstajām tehnoloģijām, pamēģina stādīties jebkurš sev priekšā par uzņēmēju un kur jūs iesiet, varētu. Viens tāds jautājums. Jūs tikko teicāt, ka pilsētai, normālai, kā tas arī vēsturiski viss veidojies, visas pasaules pilsētas, vajadzētu būt augstskolai vai universitātei. Paskatīsimies tagad no diviem aspektiem. Pasakiet lūdzu, cik pilsētās vajadzētu būt un cik mēs, no tāda aspekta, kā reāli, cik mēs varētu nodrošināt? Izvietojums šobrīd esošo jau tādu, teiksim, stacionāru augstskolu, kāda ir esošais. Man šķiet, ka šis izvietojums arī uz šo momentu diez vai prasītos vairāk, jo atļauties augstskolu ar infrastruktūru, kas ir uz pilna, nevar pārāk maza pilsēta. Bet tai pašā laikā ir šīs vēl divi punkti. Viens ir, ka ķīmija un fizika no Rīgas jārēķinās iznest ne uz kurien nevarēs, jo tās prasa pārāk liels ieguldījums tieši tehnikā, tā kā jārēķinās nākotnē, ka reģionos tādā izpratnē, kad kaut kur būs, kaut kur mācīs šīs zinātnes, acīm redzot, nē. Un tad mums paliek vesels lauks ar pilsētām, kas ir nenoklāts. Teiksim, vispār no reģionālās attīstības iespējām man uztrauc, es to viņu nosaukšu rajonus. Madona, Gulbena, Alūksne, Balvi, Kuldīgā, Talsī un Saldus. Tātad tās ir tās vietas, kur neaizsniedzās varbūt, kur nav pietiekoši lielas pilsētas, kurām ir liela finanses resursi, kas varētu kaut ko darīt. Un tad man šķiet, ka diskusijai, kas jau ir šobrīd pakļaut un ir jāpakļaut, tas ir jautājums par filiāļu izveidi. Jā, jūs ļoti pareizi norādījāt par to, ka principā šobrīd jau ne tikai privātās, bet arī valsts augstskolas un lielākās sāk domāt par filiālēm reģionos. Bet man jautājums mazliet savādāks. Nacionālās attīstības plāns vairāk vai mazāk ir tiešām tāds plānošanas dokuments, kas norāda virzību, bet viņam ir viens trūkums, kur pārmetuši ļoti daudz būtisks. Tajā netiek pārsvarā minēts patiešām šie skaitliskie mērķi, bet tikai konceptuāla virzība. Jautājums, vai tiek plānots izstrādāt, teiksim, sasniedzamus, izmērāmus rezultātus, un ja jā, tad kad un kas to darīs? Paldies. Kā jau teicu, 28. datumā tiek valdībā apstiprināts attīstības pamatnostādes, kas iedos šo schēmu, kur ir nacionālais attīstības plāns, kas godīgi sakot ir stratēģija. Jo, ja mēs viņā būtu ielikuši šos cipars, viņš neaizsniegt ministru kabinetu, viņu nonāvēt pa ceļam. Jo tikko parādās vairāk
apdiskutējam, apstrīdām, kaut vai, ja tur būtu tas, ko prasīja vēl nosaukt prioritārās 3 nozares vai kaut ko balstīs uzreiz, ir, kas paliek ārpusē, faktiski viņš būtu lemts bojājai, mēs netiktu pirmo soli. Šīs pamatnostādes parāda nākamais dokuments ir katras nozars pamatnostādes. Es pateikšu vienu piemēru, kas pirmais jau nāca pēc Nacionālā attīstības plāna, tas bija informācijas tehnoloģijas pamatnostādes. Un jau pats struktūra šais pamatnostādēs ir tāda, ka paņemt izglītību kā galvenais vajadzīgākais virziens un nolikt atsevišķi. Pēc tam pārējais pamatnostādes runā par 7 gadiem un jau noprecizē, neatējot no Nacionālā attīstības plāna uzstādījumiem, noprecizē, ko tieši šai nozarē darīs. Un tas, kas ir jāpiespiež pilnīgi visiem izstrādāt šīs pirmās pamatnostādes, tas pats ir reģioni. Blakus resoriem ir katram reģionam savs plāns. Budžetu parādās jau konkrētie cipari, kas pilda. Tātad 3 pavisam, lai tiek likvidēta visa dokumentu un plānu anarhija, kas šobrīd bija 28. tiek pārsvītrot apmēram 500 ministrs kabineta gara darbi, kas izrādās nekādā vērtībā nav, un pateikts, ka Nacionālās attīstības plāns, pēc tam pamatnostādes, tāda konkrētas programmas jau ar budžeta apakšā. Tātad tikai galvenais ir, lai ietu uz šo te izstrādu un nemainītu virzienu. Mēs jau tā gribējām, tagad nāk tās vēlēšanas, jautājums, vai no tā neatkāpsies, vai to var, jo valdības deklarācija ir nostādīta tagad kaut kur tā kā tomēr blakus, jo līdz šim tas ir paradoksāli, bet Latvijas galvenais attīstības politikas plānošanas dokuments pēc likumdošanas bija valdības deklarācija par kabinetu darbību. Un valdības mums ir 15 bijušas. Papildus komentārs vienīgi. Es tiešām ceru, ka Nacionālais attīstības plāns būs tas, uz ko skatīsies un kur pildīs, jo varbūt neliels akmens valdības dārziņā, tas, kas rakstīts valdības deklarācijā arī par finansējumu augstākai izglītībai, nevienmēr tiek piepildīts, piemēram, šogad. Paldies. Ja, bet es jau pateicu, ja jūs tagad paklausīsiet, pateiksiet, ka pēc tā jau arī vērtēs, un tāpēc bija man pieminētā sabiedrības kontrola, jo jums jau arī jābūt labākajiem. Es pieņemu, ka šodien šeit arī ir labākie no katras augstskolas, jo es arī gribu būt labākais ministrs, galā tas ir normāli. Vēl kādi jautājumi? Uldis atstaisnoties. Pēc pusdienām, ja? Uldis saka, viņš pēc pusdienām kaut ko pastāstīšot. Pēc pusdienām sauksim ministri un politisko partiju pārstāvis uz paklāju. Tas nebija tāpēc, ka man nav ko teikt. Ja? Jā. Nē, mans vārds ir Induls Ems, un es arī pārstāvu šeit Zaļo un Zemnieku savienību. Un es gribēju drusku tādas ievadas pirms pusdienas, lai mums jautrāk būtu pēc pusdienām, lai jūs zinātu, kur varētu tā teikt iebakstīt ar pirkstu. Mums ar kolēģiem, mēs ar Baibu esam vienā komandā un būsim. Un jāsaka, mēs esam palikuši ļoti draudzīgi politiķi, tā kā mēs īstenībā jau tagad sastrādājamies un domājam sastrādāties arī pēc šīm vēlēšanām ar Tautas partiju. Kas kādiem 16 gadiem vispār politikā, es sāku domāt, ka es varbūt kaut ko sāku saprast no politikas, bet arī ne visās nozarēs un ne sevišķi droši var atbildēt par to, ko mēs darām, kāpēc mēs tā darām un kāda ir mūsu plāna nākotnē. Un tā ir tā problēma, jo augot, tas arī tā būs jūsu problēma, jo augot šai zināšanu lodei, vienmēr aug saskars virs man nezināmo. Un tas ir jums, jūsu nākotnes problēma vislielākā, jo domājoties zinām aizvien vairāk, jūs priekš sevis saprotat, ka jūs zināt aizvien mazāk.
Un arī politikā ir tāpat. Un